Latvijas basketbola līgas 3. divīzijā aizvadītas kārtējās spēles. Šoreiz sporta klubs Rūjiena izbraukumā tikās ar basketbola klubu Salacgrīva. Jau no spēles pirmajām minūtēm mājinieki demonstrēja pārliecinošu dominanci, un ja spēles sākums tika aizvadīts līdzvērtīgi, tad turpinājums rādīja ko citu. Jau pirmās ceturtdaļas noslēgumā Salacgrīvas komanda bija nodrošinājusi 9 punktu pārsvaru, kurš spēlē ritot tikai auga. Līdz ar to pirmā puslaika izskaņā mājinieki bija jau 15 punktu vadībā. Spēles otrajā pusē rūjieniešu metieni viens pēc otra lidoja garām un spēles gaitu viņi laust nespēja, kā rezultātā mājinieku pārsvars tikai auga. Trešā ceturtdaļa tika noslēgta jau ar 26 punktu pārsvaru, līdz ar to spēles izskaņā basketbola kluba Salacgrīva uzvara ar 85-53. Tāds sajūta, ka pēdējās spēlēs ir kaut kāda neveiksmes likst uznākus mums un nevar vispār uzvarēt. Sākumā varbūt spēle aiziet beigās. Mājinieki var iemest, kur mēs nevaram, kur iemest. Mums mājās iepriekšējā spēle arī zaudējām. Nezinu, nav izskaidrojums. It kā varbūt tāpēc, ka komanda kopā netrenējās. Rezultatīvākais spēlētājs Rūjienas komandā bija Elvijs Švēde ar 18 gūtajiem punktiem. Patreiz rūjieniešu turnīra tabulā atrodas 6. vietā ar 7 uzvarām un 7 zaudējumiem. Nākamā spēle 1. februārī savās mājās pret bērnu jaunatnes basketbolu skolu Rīga Pārdaugava. Arturs Gruzdiņš, Rūjienas televīzija.